Visiem čau, te atkal es Kristīna, prieks tevi redzēt manā YouTube kanālā. Ja vēl neesi abonējis, noteikti abonē. Šodien parunāsim par dzemdību somas saturu. Dzemdības ir ļoti tāds satraukumu pilns laiks, un man šķiet, ka daļa no veiksmīgām dzemdībām ir tas, ka tu esi morāli un arī reāli vienkārši sagatavojusi jau to dzemdību somu, tev jau morāli paliek vieglāk. Tāpēc es gribētu padalīties ar to, ko esmu pievienojusi pati dzemdību somā. Un, ja es esmu kaut ko piemirsusi, droši rakstiet komentārus, lai es vēl paspēju kaut ko pievienot. Noteikti norādīšu visas lietas, ko es pieminu šajā video apakšā aprakstā. Es balstīju savu dzemdību sarakstu uz Rīgas dzemdību nama sarakstiņa un plus pievienoju kaut ko arī no sevis. Pirmais, kas noteikti ir vajadzīgs, ir dokumenti. Man viņi šobrīd ir tādā vēl formātā. Es tomēr domāju, ka iegādāšos arī atsevišķi mapīti, jo šādi nesājot visu laiku sāk drūpt tieši šitās daļas. Protams, neizmirstam arī par tēva dokumentiem, pasi un rentgenu. Tā vispār izskatās mana dzemdību soma. Tagad parādīšu jums video, kurā es savās skaistajās rozajās biksēs stāvu blakus manam lielajam koferim. Man ietelpa pagaidām viss tur, man un bērnam. Renāram, manam vīram, būs atsevišķa soma, kur viņš jau pats pievienos gan savas mantas, gan maiņas apavus. Dokumenti gan būs pie manis un ūdens būs pie manis. Es iegādājos tādu komplektu no Sheina, kur var sadalīt apģērbu, lai ir ērtāk un pārskatāmāk. Kā arī es nopirku tādus atsevišķus tādus kā maisiņus. Gribējās vienkārši piemīlīgākus, var arī atrast vienkāršākus. Maisiņus tieši bērnu drēbēm, jo man ir svarīgi, lai jebkurš, kurš atver to koferi, viegli var orientēties visās mantās. Sākšu ar dzemdību procesa apģērbu. Man ir atsevišķi tāds maisiņš, kurā ir ievietota mans krekls dzemdībām, pamperi pāris kokvilnas zeķītes. Man patiesībā ir 2 krekli dzemdībām, vienu es pasūtīju pati, tādu baltu no kokvilnas arī no Sheina, bet viņu neiesaku pirkt, jo viņš ir diezgan caurspīdīgs. Es tāpat viņu paņemšu līdzi kā rezerves variantu, jo, kad aiziet tie ūdeņi vai ieej dušā, tu labāk, lai ir vēl viens rezerves variants tam krekliņam. Otru kreklu, kurā es dzemdēšu, man uzdāvināja vīrs Valentīna dienā, jo pirmajās dzemdībās es dzemdēju vīra kreklā, un man liekas, ka viņš kaut mēģina pateikt ar to. Bet jā, man būs jauns krekls, kur ir rakstīts Make a Wish, sarkans, lai neredz asinis laikam. Tāds. Man ieteica staigāt ginekoloģiju kompresīvais zeķēs. Es nevaru, man ir grūti viņas uzvilkt. Un jā, ar viņām ir vieglāk, bet man ir tāds linkums viņas vilkt. Bet viņas arī iesaka dzemdību laikā viņas apģērbt. Nezinu. Es paskatīšos, kā tur viss process notiks, jo tas ir atkarīgs no tā, vai man būs epidurālā vai nē. Bet ja epidurālās nebūs, es iešu dušā un īsāk sakot, tādas kompresīvās zeķītes es arī esmu pievienojusi manā dzemdību apģērba sastāvā. Tad ir pāris pamperi. Nu, labi, te man ir 2 tieši pievienoti tieši šajā nodalījumā, bet man līdzi ir vesela paciņa ar pamperiem, jo tos, kurus es neizlietošu, es atstāšu noteikti dzemdību namā, lai izmanto tās meitenes, kuras tur, piemēram, aizmirst vai kurām pietrūkst, jo, viņiem arī ir derīguma termiņš. Es ceru, ka tuvākajā laikā man vairāk pamperus nevajadzēs. Pamperīši. Šeit vienkārši, lai ekonomētu vietu, es esmu pievienojusi vēl arī tos ieliknīšus krūšturī. Šie ir Philips Avent. Man viņi pirmajā grūtniecībā gāja vienkārši uz šitā. Es viņus uzreiz vairāk pasūtīju, man ir liela kaste jau. Tad ir tādi pāraudziņi arī ar, es piedalījos māmiņu kluba lekcijā, un man tur uzdāvināja vienkārši arī krūšturu ieliknīši dažādi. Un paketes. Ja? Nopirku random
postpartum, kā reizi tā rakstīts, tādus arī nopirku, un šeit bija viens paraudziņš. Paraudziņus ņemu, jo es viņus izlietošu, lai nevāļājas liekais pa mājām. Pirms turpināt tālāk, es gribu jums parādīt vienu lietu, kā es atzīmēju visu to, ko es ņemu līdzi, lai visi varētu orientēties viegli. Man ir tāds mini printerītis. Tā ir forša lieta, es viņu pirku darbam vairāk ar kosmētiku, kad es strādāju kā vizāžiste pirms dekrēta. Es gribēju sekot kosmētikas derīguma termiņam un attiecīgi drukāju ar viņu datumus. Bet šobrīd viņš ļoti man forši noder, lai izdrukātu, kas ir tajā somiņā. Un tā attiecīgi var jebkurš orientēties manās drēbēs. Kā arī čībiņas dzemdībām. Man būs tādas parastās, un viņām arī ir atsevišķs maisiņš, kas ir ļoti forši pieskaņots. Šoreiz es esmu tāda reāli beige mom. Tā vienkārši ir sanācis. Lūdzu, nenosodiet. Tālāk mēs pārējam uz pēcdzemdību periodu. Ērts barošanai piemērots apģērbs. Man arī attiecīgi atkal ir atsevišķi dažādi izmēra. Tādas somiņas. Es domāju, sāksim ar apakšveļu. Manā apakšveļa viss gan krūšturi, gan biksītes ir šajā somiņā mazajā. Es tiešām iesaku šitās mazās somiņas, jums noderēs ceļošanai. Un šitas komplekts ir pirmais, kurš man ļoti iepatikās, jo iepriekš biju pirkusi citu tādu pelēku ceļošanai tieši. Un tur nebija tādu sadalījumu, šeit tiešām redzams, ka ir domāts par to, ko liks katrā somā. Ļoti forši, vieglotīgi, man ļoti patīk. Tātad man ir līdzi 2 krūšturi. Pirku H&M, tādu tipu, šoreiz gribējās kaut ko ar mežģīnītēm, jo man iepriekš arī ir bijuši tādi barošanas krūšturi, un viņi izskatās visi tādi parasti. Šoreiz man gribējās kaut ko seksī. Ne par to es domāju. Un kokvilnas biksītes, kādas 6. Man te ir dažādas. Arī ir ar mežģīnītēm arī. Vai ir sadara kopā. Tādas. Man liekas, šitās ir visērtākās. Nākamā somiņa. Pirmajās dzemdībās es biju paņēmusi laikam pāris kleitiņas, bet mani baigi prasās šoreiz kaut kādas bikses un džemperi, un tieši tāpēc man līdzi būs 2 komplektiņi sportiskie. Viena tāda pidžama no H&M. Es kā viņu ieraudzīju, es saku bēšā mamma šoreiz, riktīgi bēšā. Likās ļoti piemīlīgi, un tas, ko es arī nesātu pēc tam, attiecīgi, izlēmu, ka vienu tādu foršu, man nešķiet, ka viņi izskatās riktīgi kā pidžama, es vispār viņu plānoju nesāt ikdienā, pēc tam pasteigās ar bērnu un tā. Tad man te ir vēl zeķītes, vēl kādi 3 pāri. Rošanas krekliņi, topiņi, vienkārši parastākie no H&M. Tā kā es neesmu baigā halātu beibe, man vispār halāti nepatīk, es viņus vispār neizmantoju, es negribēju baigi tērēties uz viņu, tāpēc es paņēmu šeinā tādu kokvilnas halātiņu vieglu. Pateiktu, ka viņš šķiet plānāks nekā es gribētu, bet tā izskatās daudz maz normāli. Es domāju, varēšu apģērbt gan dzemdību laikā, gan pēc dzemdībām. Šajā man nodalījumā arī ir ievietota šitāda matu lenta, vienkārši, lai es varētu arī vēlāk pēc dzemdību periodā ieskrūvēt matus sev. Why not? Un te ir arī matu gumijas, ja gadījumā man būs nepieciešams dzemdību laikā. Jā, neaizmirstat matu gumiju uz dzemdībām, jo kamēr jūs tur staigāsiet, jūs tiešām gribēsiet, lai jums ir sasieti mati, jo varbūt būs karsti un tā tālāk. Patiesībā visvairāk patīk, kad ir iekšā stieple. Es pasūtīju, man ir tāda ar stiepli, gribēju pasūtīt jaunu priekš dzemdībā, bet atnāca tomēr ar polietilēnu iekšā, un uz viņas nav tikai ērti gulēt. Ja jūs atrodat ar to, kur ir stiepli iekšā, tad sanāk tādas pašas lokas, bet ir daudz ērtāk gulēt. Vēl viena man te ir arī viens sporta tērps no Sheina.
tādi rozā krāsā. Arī atnāca plānāks nekā es gribētu. Cauri mazliet spīd, bet ja jums apakšveļa ir beša, nav melna, tad viss būs kārtībā. Ir ok, bet ja vai es staigātu pa pilsētu, es laikam tādu neņemtu, bet slimnīcā būs fine. Vēl pēcdzemdību periodā es šeinā nopirku arī čībiņas tādas. Viņas man stāv tādā somiņā no tā paša komplekta un čībiņas super mīkstas. Tagad par mazuļa apģērbu. Man ir nopirkti tādi, kā jau minēju, man ir nopirkti tādi maisiņi. Viņu ir diezgan daudz, 2 komplektus paņēmu. Uz viņiem gan smuki līmēs tās uzlīmītes. Tā kā man ir gestācijas diabēts, un arī ar pirmo man bija gestācijas diabēts. Viņš piedzima 53 centimetri garš, Leo, un attiecīgi es neņemu 50 izmēra drēbītes, tāpēc, ka es zinu, ka man diez vai būs mazs bēbis, un 56. ir tāds standartiņš. Šis komplektiņš, tā kā tas ir pirmais, es viņu neņemšu ārā, bet tur ir Lindex komplektiņš, man ļoti patīk Lindex drēbītes, un pirmo es gribēju tādu feināku, tāpēc pasūtīju tieši no Lindexa. Te ir pāris zekītes un cimdiņi arī, un pamperis uzreiz, lai tiešām cilvēks paņemtu, personāls un vīrs, un lai paņemtu un uzreiz viss būtu bēbim iekšā. Arī tur ir džemperītis. Visu to, protams, pievienošu arī aprakstā, ko es pirku. Un arī viss sanāk bēžs. Es savam bērnam otrajam bērnam visu sapirku bēžu, jo man ļoti gribējās. Jo Leo, kaut kā ar Leo, ar pirmo dēlu, man daudzi atdeva mantas, un bieži vien viņas bija zilas. Un man kaut kā apnika zilā krāsa, un es priecājos redzēt tādu bēšus, brūnos, neitrālos toņus. Pie tam es ceru, ka man būs ar brūnām atstiņām bēbis. Man šķiet, ka tik piemīlīgi viss izskatīsies, bet arī ar zilām būs, ok, smuki būs. Kā arī tos komplektiņus, viņi iesaka 4 komplektus ņemt. 2 koku vilnas cepurītes, 2 pāri koku vilnas cimdi, 2 pāri siltu zekīšu. Es paņēmu vairāk drēbju. Te man ir ievietotas 2 cepurītes, džemperītis 1 un 4 pidžamiņas, jo pidžamas baigi ērti un man viņas patīk. Es izlēmu, ka pievienošu tiem 4 komplektiem plus vēl pidžamiņas. Man arī ir atsevišķs tāds maisiņš, uz kura ir rakstīts izrakstīties. Šitas ir komplektiņš speciāli man nolikts, lai mēs varētu paņemt viņu un apģērbt bērnu un ārā. Aidaho, prom no dzemdību nama, tālāk ātrāk. Jā, te ir man brūns komplektiņš, zekītes, cepurītes 2. Всё, что надо, siltās zekītes, viss te ir. Kaut kas ir palicis arī no mana pirmā bērna. Tam linka nebūs, bet centīšos visu informatīvi atstāt. Un vēl viena man somiņa, kur ir tie 4 komplekti, kurus tiešām vajag. 4 zekīšu pāri, biksītes, tie krekliņi ar garajām piedruknēm, jo būs vēsi tomēr, zīdainītis, ja? Tāpēc, jā, šitāds vēl variants man ir. Vēl man ir līdzi Leo, manam pirmajam dēlam tāda nebija, bet otrajam es izlēmu, kāpēc nepamēģināt. Tas ir tāds kokoniņš, kurā viņu ietīt, un it kā viņam tas bērniem zīdaiņiem palīdz gulēt. Leo nekad tādā negulēja, bet es izlēmu, ka varbūt ar otro varētu pamēģināt. Tas nebija sarakstiņā dzemdību namā, bet tas ir manā sarakstiņā. Sedziņa, vienkārši ekstra sedziņa visādam gadījumam. It kā baigos kopšanas produktus neraksta, tur ņemiet līdzi un obligāti un tā tālāk, ja tikai bērnu ziepītes, bet man būs līdzi vate, mitrās salvetes. Man ir vēl atsevišķa somiņa ar higienas piedarumiem tieši bērnam. Šeit ir bērnu losjons. Neesmu mēģinājusi, cik viņš ir labs, nevaru teikt. Purelan ziede, kas ir krūtsgaliem.
Nu, arī lūpām, ja jums būs sausas lūpas, ļoti patīk viņa. Un it kā saka, ka līdzi īsti nevajag ņemt, tāpēc, ka jums vēl nepaspēs nekas tur iekaist. Bet es labāk sākšu profilaksi laicīgi, jā, man ir mierīgāk, ka man šitā ir līdzi. Arī sudokrēmu paņemšu līdzi, jo ar Leo man bija plīsumi un vajadzēja skriet vīram uz aptieku pēc šitā, bet ļoti palīdzēja man tieši pret plīsumiem. Nu, un bēbim vēlāk var arī viņš izmantot. Bērnu ziepītes es arī pasūtīju tādus ceļošanai iepakojumus, pārlēju vienā no viņiem to bērnu ziepītes, lai būtu mazāks apjoms, un knupītis. Nu, man pirmais neizmantoju knupīti vispār, tāpēc es to, ko uzdāvināju, ieliku tajā somiņā, baigi par to nedomāju. Vēl man ir atsevišķi tāds maisiņš, autiņi, lupatiņas dažādas, tur kaut kur 4 autiņi, 4 tādas lupatiņas. Lupatiņas bija palikušas no Leo un arī no Šeina, tādas maziņās un lielāki autiņi. Vienkārši, ja tur kaut kas tek, kaut kas atvemjas, kaut kas... Es jau gatava, man nav baisi, ja? Protams, pamperi, mazajiem viena paciņa. Vēl man bija dāvanā paraudziņš, tos arī paņemšu, viņi ir mazliet mazāki nekā šie. Šie man ir no 3 līdz 6 kg, jo mans pirmais bija 3,200, es domāju arī tas der. Šitas ir no 2 līdz 5 kg, tāpēc es domāju, ka ja kas, var paņemt šitos, ja varbūt noderēs. Arī atlikušie pamperi man. Ja gadījumā man vajadzēs vairāk par 2, visdrīzāk vajadzēs vairāk par 2, man ir vēl vesela pamperu soma. Tad man vēl ir paladziņi tādi, vienreiz lietojamie, varbūt noderēs kaut kurā momentā, tāpēc es paņemu arī tādus, ne tikai parastos autiņus. Minēts bija, ka jāpaņem 2 dvieļi, gan man 2, gan zīdainim 2. Nezinu, kam zīdainim 2, bet nu labi. Šobrīd man ir 2 lielie. 1 man, 1 zīdainītim, vēl ir jānopērk 2 maziņie. Tad būs viss komplekts man, kas ir vajadzīgs, ja? Kas nebija sarakstā, tas ir diezgan intīms, tāda intīma lieta. Bet pēc pirmajām dzemdībām vienīgā vieta, kuras varēju pačurāt, bija duša. Jā, ļoti glamūrīgi, nepatīkami, bet tāda bija realitāte, un es nevarēju, man neienāca prātā, ka var izmantot kaut kādu pudeli, lai sevi aplietu vai kaut ko tam līdzīgu. Tāpēc es vienkārši gāju dušā, jo ar raudāšanu, un, nu, tas ir, jūs visi priekšā tikai vēl. Bet šoreiz es gribēju būt glamūrīgāka, ja? Tāpēc es iegādājos tādu perī pudeli. Neesmu viņu nekad izmantojusi, bet man uzrunāja tā ideja, ka tu vienkārši ielēji ūdeni, un, kad tu ej čurāt, tu sevi apšļaksti. Tas arī kā pārnēsājums bidē, bet šo es paņēmu tieši tāpēc, ka tāda bija pieredze, un man bija tāds, I need that. Man to vajag. Vienkārši kā es bez tā dzīvoju, un tad es mierīgi varēšu iet nevis dušā, bet kā cilvēks, kuru vajag. Un tāda rozā krāsa. Redzams, ka es puiku mamma. Man tāds, vismaz sev rozā. Agrāk rozā krāsa vispār nepatika. Nedrīkst aizmirst noteikti ēdienu un dzērienu. Es paņēmu 2 šitādas pudeles, vīram un sev, bet plānoju varbūt arī iegādāties tomēr pudelīti ar salmiņu, jo biju vakardien uz dzemdību namu lekciju, un viņi ieteica, tā vecmāte ieteica tieši tādu pudelīti ar salmiņu, jo viegli padzerties kā tuguli. Vai, ja es nepaspēšu, es braukšu ar šādu, un noteikti sneki, ēdienas, dažādi. Man te ir kafija, kādas 4 kafijas, visādām gadījumam. Es vienkārši bez kafijas nevaru dzīvot, un neprasiet mani bez viņas dzīvot. Krekeri, Nesquik batoniņš, Snickers lielais, jo es dalīšos ar vīru, vai jāpaidīšu patī.
riekstiņi. Un šis būs vai nu dzemdību procesā, diez vai es ēdīšu kaut ko dzemdību procesā, vai nu pēc. Un vēl ko es nopirkšu, noteikti nopirkšu kolu, jo tas ir the reward. Es ļoti gribu kolu visu dzemdību laiku un sevi turu, un kola man garšo kā fantastiski vienkārši garšo, manas garšas kārpiņas vienkārši dzied katru reizi, kad es dzeru kolu, kaut mutīti, man aiziet vienkārši kosmosā visu. Tāpēc kola būs mana motivācija. Feini piedzemdēt. Reāli. Man pagājušās dzemdībās arī bija kola līdzi, bet es atceros, ka es diez vai viņu viena izdzēru, vai baigi daudz dzēru, jo es uzreiz sāku barot ar krūti un biju ļoti atbildīga mamma. Šoreiz redzēsim, kā būs, bet es laikam uzreiz izdaršu kolu. Un patiesībā tas palīdz dzemdību procesā, kad tu zini, ka tev beigās būs kola vai kaut kas, ko tu ļoti gribi. Man palīdz, mentāli kaut kā, man palīdzēja, bija forši. Par produktiem higiēnai mammai man. Šeit ir arī no komplekta tāda somiņa, which is very, very, very ērta. Viņu varēšu pakārt kaut kur, aizķert aiz āķīša. Kas man te ir, girls? Te trūks tikai kosmētikas vēl. Es gribu tomēr kosmētiku. Redzams, ka es otru reizi dzemdēju, vai ne? Es jau uzreiz domāju par tādām lietām, kad jau es krāsošos, ieveidošu matus, uzreiz. Bet kas zina, varbūt arī ieveidošu, varbūt man būs garīgais. Gribu justies uzreiz labi. Tad, šeit man ir mana zobu birste vīram, ausu kociņi, zobu diegs, zobu pasta, un šeit ir 2 mikrolaks klizmiņas, par kurām varbūt man jāpieliek viņas pie dzemdību. Jā, es labāk viņas pievienošu pie dzemdību komplektiņa sava. Nevis šeit, lai viss ir vienā vietā. Te ir dažādi paraudziņi, jo man ļoti patīk ceļojot, izmantot paraudziņus arī. Un šeit arī ir pāris paraudziņi, kurus es zinu, ka labi strādā. Piemēram, kā Kitoko matueļa. Ir arī, piemēram, es nopirku atsevišķi dalbā tādu masku sejai. Nu jā, jo es zinu, ka es pēc tam izskatīšos pēc dzemdībām vienkārši briesmīgi, un es gribu vismaz seja, lai uzreiz izskatās tāda, kas tas par spīdumu, tu tikko piedzemdēji, tu tikko gandrīz nomiri, bet kā skaisti izskatās āda. Ko tu darīji? Es gribu tā. Šeit ir lielāks mans tāds nodalījums. Šeit man ir 2 maskas, kuras man ļoti patīk, tikai man patīk, es esmu mēģinājusi rozā, bet rozās bija izpirktas, un šitās ir tipa paliek pa nakti. Man patīk tādas pa nakti, kuras paliek maskas. Izlēmu, ka gan jau zilā arī būs feina. Kemme, maska klāvu. Tāda. Man viņa ļoti patīk. Dezodorants, bet tāds dabiskāks. Šis babē dabiskāks dezodorants. Jo pagājušo reizi es aizmirsu, un es pateikšu, kad tu sāc barot ar krūti, tu sāc tā smirdēt, ka es labāk paņemšu, jā. Šeit arī paraudziņš man bija. Tas ir duša seļa. Duša žele eļļiņa, vienalga kādu jūs izvēlaties, tas nav tik svarīgi. Tad man atnāca vēl paraudziņā tāds krēms. Šito varu ieteikt, man ļoti iepatikās, tāpēc es viņu neizlietoju. Bet likšu dzemdību somā, lai man būtu feini. Tad man ir viens šampūns, arī tikai tāpēc, ka paraudziņš. Nezinu, cik šis ir labs, bet vienkārši ērts iepakojums, es uzreiz viņu ņemu tādu. Tajā travel iepakojumos sejas ādas attīrīšanas līdzeklis uz jūsu ieskatiem jūs varat ņemt. Tad man ir kondicionieris, bez kura es nevaru dzīvot, no Kitoko. Starp citu, man ir atlēžu kods joprojām Kitoko produktiem. Skaistums 20. Bet tiešām 20% atlaidikojums. Nevajag. Tā, intīmās higienas ziepītes obligāti, arī pārlietas. Un es nedzīvoju bez SPF, pat telpās.
labs, šo var ņemt ļoti patīkams aromāts un viegls. Te ir vēl nodalījums. Es domāju, varbūt šeit varēšu ielikt skubeklī. Ja es atcerēšos viņu paņemt. Viņš tā izskatās ļoti baigi, forša somiņa, ļoti labi. Ko es noteikti vēl ņemšu, tas ir tātad telefons, austiņu lādētājs, maza gaisma. Es nesen pasūtīju šeinā arī mazu tādu apaļu gaismiņu. Diemžēl nevaru viņu nodemonstrēt, jo mans dēls kaut kur viņu jau nolika, bet es noteikti līdz dzemdībām atradīšu, kur ir tā gaismiņa. Vienkārši tāpēc, ka Rīgas dzemdību namā es dzirdēju, ka ir tikai lielās gaismas, kas ir diezgan spilgtas, un vienkārši varbūt ne pašā dzemdību procesā, bet arī vēlāk, lai nevajadzētu spīdināt to gaismu, tik traki, man foršāk būs, ja būs tāda mazāka gaismiņa. Un šitā ir diezgan laba. Es iesaku tādu iegādāties, un man ir arī atsevišķi tāda somiņa. Es ar viņu ceļoju vienmēr, jo viņa ir ļoti diezgan ietilpīga. Šobrīd tur ir mani ikdienas dokumenti, bet te ietilps ļoti forši pases, kartes un arī lādētāji. Tāpēc es domāju, ka tieši šajā somiņā es likšu visus piederumus, tieši to gaismiņu, tieši tos lādētājus, austiņas, telefona lādētāju. Noteikti neizmirstat šīs lietas, lai nevajag lieku reizi raustīt vīru pēc tam. Protams, var arī nepirkt tādu somiņu, bet tas ir tā jums ideja varbūt, lai nemētājas pa somu. Neaizmirstat autokrēsliņu iegādāties laicīgi. Es patiesībā biju iegādājusies arī silto kombinzonu, bet es sapratu, ka es taču dzemdēšu jau pavasarī, visdrīzāk es to kombinzonu pārdošu. Padomājiet par to, atkarīgi no tā laika, kad jūs dzemdēsiet, jā, kādās drēbītēs vedīsiet bēbi ārā. Es domāju, ka aprīļa sākumā vai marta beigās jau būs pietiekami silti, lai vienkārši apsektu bērnu, apģērbt silti, bet apsektu bērnu ar sedziņu un iznest to laukā. Tajā pašā jau autokrēslā. Vēl karotīti un krūzīti. Karotīte un krūzīte ir viesarakstā, šo es vēl neesmu pievienojusi, bet noteikti pievienošu. Tāda ir mana dzemdību soma. Noteikti papildiniet, rakstiet, kas jums noderē, kas nenoderē. Vēl gribu pieminēt par pamperiem. Nepieļaujiet to kļūdu, ko pieļāvu es pirmajās dzemdībās. Es domāju, kāda atšķirība, kādi man būs pamperi bļāviens. Tur nav nekāda tehnika, ja? Tur pamperis un pamperis. Bet es nopirku tos, kur ir ar ar tiem lipučkām. Es nezinu, kā, ar lipeklīšiem, ja? Lipeklīšiem tiem. Un tie nav īstie. Tie vairāk paredzēti pacientiem, kuri ir guļoši, bet, kad tev aktīvi jāsteigā vai jāpārģērb, tad labāk tādus pamperus kā biksītes. Es zinu, varbūt tas kādam liksies smieklīgi, ka es tādus nopirku pirmajās dzemdībās, bet es reāli par to neizdomājos, nepievēršu tam uzmanību, ka tas ir svarīgi. Tāpēc, jā, neaizmirstiet pareizos pamperus paņemt. Ja tev šis video likās noderīgs, lūdzu spied laiku, atstāj komentāru, lai video redz vairāk cilvēku, un tiksimies jau nākamajā video. Tā.